Vai tu ieguldi Teslā? Jā, tad visdrīzākais pēdējie 2 mēneši tev ir bijuši diezgan patīkami, tāpēc, ka Tesla uzkāpa no aptuveni $140 aprīļa beigās līdz aptuveni $250. Nu, aptuveni es saku, tāpēc, ka tas ir atkarīgs, kurā dienā jums jau skatāties, bet līdz aptuveni $250 par akciju jūlija pirmajā pusē. Un pēc jebkura objektīva mērījuma tas ir diezgan iespaidīgs rādītājs. Un šeit mēs apskatīsim, kāpēc tas tā ir noticis un vai kāda tam vispār ir nākotne. Tāpēc bez gariem ievadiem sākam. Nu, pirmkārt, ko mēs apskatīsimies? Mēs apskatīsimies galvenos kritērijus, ko es tagad esmu smuki atvērs vaļā. Un tie ir Tesla car delivery, jeb respektīvi Tesla saražotās automašīnas, un otrkārt tie būs tādi īsti uzmetumi Tesla finanšu rādītājiem. Tātad sākam ar pirmo. Cik daudz Tesla saražojuši mašīnas? Nu, pagaidām izstāsta, ka viņiem īstenībā nemaz neiet tik labi, jo sākotnēji 2024. gada 1. ceturkšņā viņi saražoja 386,000 mašīnu. Un šajā ceturkšnī pavisam nesen publicētajā pārskatā viņi saražoja 443,000 mašīnu, kas ir diezgan mazāk nekā iepriekšējo gadu, un es teiktu, tā tendence ir acīm redzama, respektīvi saražoto mašīnu daudzums krīt. Un tas varbūt saskatāms ar daudz lietām, ko var interpretēt jebkurš cilvēks, kas brauc ar elektromašīnām, vai jebkurš analītiķis, kas analizē mašīnu un specifiski elektromašīnu ražotāju akcijas. Konkurence palielinās, Ķīna pārdod ārkārtīgi lētas mašīnas ārkārtīgi lielos apmēros. Tas ir viens Teslas tirgus, otrā pusē Eiropieši un amerikāņi ražo ārkārtīgi labas premium mašīnas, kuras pirms 4-5 gadiem nebija iespējams. Mercedes-Benz EQS vai BMW i7 5-6 gadu atpakaļ tādas mašīnas nebija. Tas pats lētais ķīniešu elektro vai pat viņu vairāk modeļi, kas maksā kāds $10-15,000. 5 gadu atpakaļ tāda nebija. Tagad viņas ražo visi, un Tesla ir milzīga konkurence, un Tesla Model 3 vai Model Y vairs nav tik moderni modeļi, kā viņi bija. Ir īpaši salīdzinoši ar tev lielāko konkurentu pēdējiem modeļiem. Tas ir viens. Otrs, visi, kas gribēja Teslu, viņi ir nopirkuši, un viņiem var nopirkt jau otrreizējā tirgū, tāpēc viņiem ir grūti kādu pārliecināt ar kaut ko jaunu. Tas, lūk, ir redzams tajos pašos pārdošanas apjomos, kas krīt šajā ceturkšnī pa 5%. Tāpēc tā pārdošanas tendence, ja vien Teslai tuvākajos laikos nebūs ārkārtīgi daudz jaunu mašīnu, viņi nebūs nemaz tik pārliecinoši. Labi, ejam tālāk. Mēs ejam tālāk un mēs skatāmies Teslas finanšu rādītājus. Otrā ceturkšņa finanšu rādītāji nav izgājuši, viņi būs jūlija beigās, un es specifiski taisīju to video tieši pirms otrā ceturkšņa pārskata publicēšanas, un mēs tagad aptīsim tikai pirmo ceturkšņa pārskatu. Un tad mēs arī redzam, ka kopējais apgrozījums ir samazinājies no 23,33 miljardiem līdz 21,3 miljardiem. Tas arī ir pirmais apgrozījuma kritums faktiski kopš, ja nemaldos, 2013. gada. Tas ir loģiski. Ja tev ir pieauguma kritums saražotajās mašīnās, tev būs pieauguma kritums ienākumos. Ieņēmumos, nevis ienākumos. Grāmatmežu man te varētu piesēties. Starpības te pieņēmumiem un ienākumiem ir tāda, ka viens ir apgrozījums, otrs ir peļņa. Tas tāds neliels off-topics. Bet turpinām, respektīvi kopējais apgrozījums arī ir samazinājies, kas nepavisam nav labi. Un kopējā peļņa, ko mēs varam pateikt, ka kopējā peļņa, man Teslas peļņa nekad nav bijis paticis skatīties, tāpēc, ka viņi tur ir uztaisījuši visu iespējamo grāmatvedības maģiju un visādas veida alķīmijas, kādas citu uzņēmumu nedara, bet, jebkurā gadījumā es esmu spiests izstāstīt, ka šobrīd neto peļņa bija pirmajā ceturkšnī 1,13 miljārdi, kas arī ir spēcīgs kritums no 2,51 miljārdi. Bet es atkal, tad mums būtu jāķidā konkrēti gada pārskatu, un šis video ir pārāk īsi priekšā, es tik gribu pateikt kopēju tendenci. Pārdošanas apjoms krītās, apgrozījums krītās, neto peļņa krītās. Uz šo rādītāju fona bija diezgan loģisks atspoguļojums Tesla akcijām pirmajā ceturkšnī, kad viņas nokrita līdz $140. Jo faktiski tas bija apmēram tas moments, kad tika publicēts pirmā ceturkšņa pārskats, un arī tā akcija cena bija tajā pašā katastrofāli zemē līmenī.
Un, kā mēs redzam, otrajā ceturksnī šī patēma turpinās, jo arī ražošanas apjomi samazinās, un visdrīzākais, ka nekādu miljardu peļņas pieaugumu, visdrīzākais, ka Tesla pārskatā nebūs. Bet, varbūt arī būs. Tāpēc mums ir jāiet tālāk un jājautā to, ko mēs varam pateikt plašākā kontekstā. Un šeit mēs paskatīsimies trešo faktoru, kas ir kopējā finanšu tirgus situācija. Un šeit īstenībā lielāka atbilde, jo, ja mēs paskatāmies uz Tesla akciju kāpumu mazliet plašākā griezumā, nevis pēdējiem 2 mēnešiem, bet sākot ar gada sākumu, mēs redzam to, ka Tesla akcijas īstenībā ir, faktiski pa nulēm vai ar minimālu kāpumu. Un tas īstenībā arī daudz ko pasaka, jo kopējā akciju indeksa, šajā gadījumā es teikšu Nasdaq indeksa pieaugums pa gadu, sākot ar 2024. gadu, ja būsim precīzi, ir nepilni 25%. Un te arī viss slēpjās, ka vienkārši akciju tirgus ir tik spēcīgs, ka arī neīpaši labas akcijas, kādas šajā sentimentā un šajā segmentā un šajā brīdī ir Tesla, būs diezgan neslikts rādītājs kopējā izteiksmē. Tāpēc, ka, ja visiem iet labi, arī neīpaši labām kompānijām iet labi. Un šeit bieži vien šādas svārstības var noreducēt uz vienkāršu tirgus situāciju. Ja tev ir neīpaši laba finanšu situācija un neīpaši laba kopējā situācija tavā industrijā, bet kopējām akciju tirgum ir ārkārtīgi labi, arī tavām akcijām ies normāli. Un otrādā, ja akciju tirgus būs slikts, pat labiem uzņēmumiem neveiksies diezko labi, tāpēc, ka kopējais akciju tirgus būs depresīvs un neviens negribēs ieguldīt. Bet tagad ieguldīt grib visi, un arī cilvēki skatās uz tādām akcijām, kā Tesla mazliet labāk nekā tad, ja viņi skatītos, ja akciju tirgus būtu slikts. Jo, piemēram, jums nevar iedomāties šādu situāciju, ka Teslas akcijas gada griezumā, jeb tekošā gada laikā būtu aptuveni pa nulēm, ja, piemēram, kopējais akciju indeks būtu nevis pieaudzis 25%, bet nokritis pa 25%. Tad visdrīzāk šī situācija būs pavisam savādāk. Tāpēc, kāds tā faktiski ir secinājums? Vai Tesla akciju kāpums ir skaidrojams ar to, ka pēdējos 3 mēnešos ir uzlabojušies pārdošanas rādītāji? Nē. Vai ir uzlabojušies finanšu darbības rādītāji? Es domāju, ka visdrīzākais, ka viņi tādi nebūs. Var jābūt, ka tur būs kaut kāds brīnums un pēļņu uzaugs no 2 līdz 10 miljardiem, bet visdrīzākais, ka tas tā nebūs. Bet trešais ir ārkārtīgi laba situācija akciju tirgos un arī sliktas akcijas dzīvo plus mīnus normālu dzīvi. Un vienkārši Tesla bija ārkārtīgi strauji nokritusi. Aprīlī tā bija sliktākā akcija visā S&P 500 indeksā, un tagad vienkārši viņas cena mazliet vairāk stabilizējās. Un šāds rādītājs faktiski īstenībā ir diezgan labā kontekstā ar Teslas kopējo akciju cenu svārstīgumu, jo vēsturiski Tesla bija ārkārtīgi svārstīgas akcijas, un šādi amerikāņu kalniņi viņai nav nekas jauns. Un tāpēc, ko es te varu pateikt? Visdrīzākais, ka viņi tikpat labi vēl var uzkāpt uz vēl kaut kādus $50 līdz 300 eiro, un viss var pateikt, ka Tesla atdzīvosies un Tesla tagad turpinās dominēt elektrisko automobīļu tirgu vai kaut kādas savas jaunās tehnoloģijas, ko viņi tur tagad cenšas ieviest AI tirgu, kā tas bija pirms 3-4 gadiem, un pēc tam viņi atkal varēs nokrist uz, nevis uz $150, bet uz $100 gada beigās. Tas būtu pavisam normāli priekš tik svārstīgas akcijas kā Tesla. Tāpēc kāds te ir secinājums? Ja jūs treidojat Tesla vai ieguldījat Teslā, rēķinieties to, ka jums būs milzīgas akciju cenas svārstības, kas bieži vien būs izskaidrojams ar neko, jo objektīvi fundamentāli rādītāji nekad neiet lineāri līdz akciju cenām. Jo, ja tas tā būtu, visi analītiķi būtu bagāti. Bet tā vietā visi analītiķi sakot ar visādiem divām ekspertiem un beidzot ar lielajām bankām sakot tādām akcijām kā Tesla. Un, kā redzams, pie Teslas akciju svārstīguma tas neizsaka neko. Jo, ja pārāk daudz seko vienam akcijām, tas ir tas pats, kas neviens neseko viņām. Ir vienkārši tik daudz rādītāju un tik daudz kritēriju, ka tos visus objektīvi viens pats cilvēks vai cilvēku grupa nevar nosakt. Tāpēc tāds ir ar akcijām. Akcijas nav īsti zinātne, vismaz īstermiņā ne, un tāpēc nepievērsiet svārstībām pārāk lielu uzmanību, pat ja tās ir tik iespaidīgas, tik lielam uzņēmumam. Jo līdzīgas situācijas mēs atradīsim jebkurā citā lielā uzņēmumā. Tāpēc tālāk ar tām akcijām. Ja jūs treidojat, ignorējat fundamentālas rādītājus, bet ja jūs ieguldat, ignorējat vienu gada akciju, teiksim tā, akciju paziņojums, ko saka konkrētais uzņēmums, kam ir konkrētās akcijas. Tāpēc, ka viņš svārstīsies un notiks, kā saka, da jebkas, ja vien tas nav ārkārtīgi slikts. Tāpēc tā.
Paldies, ka skatījāties šo video, un tad jau skatīsimies, ko mēs interesanti atradīsim citreiz. Līdz nākamajam video.